wanna feel it. Iepriekšējā sērijā, kā jau redzējāt, nodarbojamies ar jaudas paaugstināšanu mūsu Z4. Edijs mums pirmo reizi izdomāja, ka viņš uztaisīs mums izplūdi, bet pirms tam mums jānoņem mūsu dārgie katalizatori un jāsapērk daudz materiālu priekš jaunā izplūtēji. Komentārā man bija ierakstīts, kāpēc es viņu saucu par izplūdu, jo tāds tikai cauruli, bet cauruli tikai iet plūdā. Bet liekam virsū jauno zirnekli, metinam jauno izplūdi, kurā Edijam sanāca īstenībā diezgan pārsteidzoši labi. Viņš ir baigais malacis. Un tad jau, protams, sāksim ar jaudas mērījumiem. Mums bija Roberts Vītols, mums bija Garais, kuriem paprasīja un nomērījām jaudu. Tāpījām oficiālu papīru, bet zinu, ka varu vēl. Un kā jau apsolīju, šajā sērijā mauksim pa trasēm un mauksim ritīgi, kur vien varam izbaudīt. Cerams, ka jums ir kaut kas garšīgs uz galda, kaut kas dzerams un foršs skatīšanās. Čau visiem! Paldies par iepriekšējās sērijas, Z-sērijas labiem komentāriem, daudziem skatījumiem. Rītīgi novērtēju, jūs esat labākie. Un tad turpināsim mūsu palielam ziemas noslēgumu sēriju, kur parādīšu, kā mainām dizainu. Un braucam uz visādām Latvijas trasēm un arī uz vietējiem. Tā kā tur varbūt daudzas nerunāšu, daudzāk būs actions. Un jūs arī domājat, kas tas pa S60 to fonā. Kā jūs zinat, Edijs, jums visiem patīk Edijs, Edijam zelta rokas un tā tālāk. Šī ir viņa mašīna un es zinu, ka viņš grib drīzumā viņu pārdot, tāpēc izmantošu savu un jūsu sirdi, kad palīdzēsim varbūt Edijam pārdot, vai kāds jau jums grib foršu manu mehāniķu E60. Un pārbaudīsim viņu arī kopā ar Ediju kā ar vertikālā. Bezmaksas atskaita jau ir laba lieta. Pie reizes pastīsimies Edija seju, jo es viņam tikko prasīju, viņš ir kādreiz, kad viņa pirka, ir sits cauri. Viņš teica, ka nav, tāpēc izsitīsim cauri un apsīsimies kaut kā ar vertikālu saku un ko pats Edijs saka pa mašīnu. Zinu, ka viņš nesen izgāja arī tehnisko apskatu viņai kaut kādu mēnesi, man liekas, atpakaļ tikai jaunu tehnisko apskatu, tad Edijs vairāk pastāsta. Tās esmu izsaucis Ediju. Ārā viņš bija baigi aizņemts, viens cits sēž to taisīja. Edijs jau te iefilmēja, jau izrunāja jau par to mašīnu. Es zinu, ka tev ir plāns viņu tirgot. Jā. Tu esi viņu pārbaudījis kā vertikāli neesi, ne? Nekad ne. Kāpēc tu nepārbaudīji? Es nevienu neesmu pārbaudījis nekad. Es uzskatu, Tad tev būs interesanti apstīties, ko es esmu apstījies. Jā, varbūt. Ko tu īsti pārdod? Izstāsti. Kas tas ir? Kurš gads? Tas kas ir, par motoru? Ja man jāsaka, kurš gads man jādirš. Man liekas, nebija kaut kas 4. 4. jā, kaut kas tāds. Varētu būt. Viens no pirmajiem. Jā, trīnieks dīzels, automāts. Viss melns uz melnā. Melns uz melnu? Viss iet un iet, vai ne? Tu apskati kaut kad nesen izgāju, ne? Pagājuši decembrī, man liekas, gāju. Decembrī? Tas sadīrs, es teicu, ka mēnesi apakaļ. Es decembrī, man liekas, gāju. Es atvainojos. Tad kāds, kas, piemēram, gribēs pirkt no tiem, tad viņam jāmaksā, vēl būs nodokļi šogad? Kas brauc, tas maksā, ja? Jā. Tā jau ir. Tas būtu pareizi, ja tu maksā līdz tai dienai, kad tu esi braucis un pēc tam tu maksā. Jā. Bet visi jau grib tos bonusiņus. Un kaut kas vēl īpaši tai mašīnai? Baigi jau nekā nav. Vienkārši Kaut kāds sēžtais. jauns bremzītes, kaut kāds jauns starteris, kvēlsveidis, saķīši. Tur viss kaut kas jauns. Labi, atvērsim to telefonu un pastāstīsim Edijam, ko mums kā ar vertikāli rāda pa viņu mašīnu. Atceries, promo kods mans 20% tev atlaidi tavai atskaitē būs pārbaudīt savu mašīnu, ja tev gadījumā interesē ritīgi, kas tur varētu būt, ko tu esi nopircis vai arī plāno tikai. Tā, es esmu atvērts tagad kā ar vertikāli, kā jau redzat, atskaiti par Ediju. Edija, kā domā, cik īpašnieki bijuši tajā mašīnai? Daudz. Cik? Kad 8. Man liekas, tu esi 7. mums tā rāda. Jā. Viņš ir diezgan drābīja. Viņš baidījās, kad atskaita būs ļoti traka, viņš nevarēs to mašīnu pārdot, bet īstenībā priekš tās mašīnas gadu un nobraukumu īstenībā pat ir diezgan labi. Tev uzrāda tikai 3 stūrīti par bojājumiem. Veca mašīna. Kā domā, cik bojājumi? Kādi 3 ir bijuši gan jau? 2. Kā domā, traki vai būs ok? 500 līdz 1000 eiro gan jau. Standartiņš, jā. Bet mums 400 pāri nobraukums mašīnai un nobraukums ir rādās, ka oriģināls nav pat tīts. Viņš jau ilgi Latvijā. Ejam tālāk. Un pirmo reizi redz pa seniem laikiem, kad pat bildes rāda par iepriekšējā sludinājumu, kāds viņš ir iztījies, kad Edijs laikam ir pircis. Ja nē, pagaid, to es tev parādīšu vēl. Bet labi, pasties, nezinu. Lāstačka. Tās kaut kādas senas bildes. 24. gadā 9. mēnesī, septembrī laikam, ja? Nav bijis ne taksometrs, nomas mašīna, bet nav bijis policijas meklēšanā, un arī demonstrācijas mašīna tā nav bijusi nekādā BMW salonā. Tas tā. Uz interesantāko daļu, kur noskrējiens ir, pašlaik ir 413 mums rāda, un tev ir virs vidējā nobraukums.
parasti bišķi mazāk brauc tā mašīna. Jābrauc. Veidījām sanāk sākumā no 4. gada bijusi braukus mazāk, un pēc tam 12. 13. gads kaut kur sākot ir jau sākusi braukt, tas ir pa Latviju pa lielam, jo viņi Latvijā varam apstīties, to mums rādīs, tā mums ir iziet tehniskā apskatēdīs, nav melojis, apdrošinājis viņš arī ir, un pa bojājumiem, tātad pirmais bojājums mums ir 10. mēnesī un 12. gadā līdz 500 eiro tikai, bet nav rakstīts kas. Tas jau kāds bufers kaut kas sakrācot. Nākošais bojājums ir bijis pēc gada. No. 13. gadā līdz pusotrītim. No, es taču teicu, nekad vairs tur nevar būt. 13. gadā pusotrītim, kaut ko tur pakrāsojuši, pamainījuši. Pirmā reģistrācija Latvijā viņam bija 7. gadā. Tātad mašīna ir no 7. gada Latvijā. Un tā tev ir mainījies tie īpašnieki. Piemēram, to mēs redzam kara vertikālā. Kā tev liekas, labi atskaita? Es domāju, ka jā, pilnīgi tādai vecai mašīnai. Nekā krimināla. Tu biji gaidījis kaut ko sliktāku, ne? Es biju domājis, ka tur būs bojājumi kaut kas. Jo viņš man teica, es jau pēc tam viņu nepārdošu. Labi, tagad pats galvenais jautājums, kas viņas ar cenu kādu būs. Nezinu, 4,8. Tātad pa 4,8 tu var dabūt Edija 60. Tā kā rakstat viņam, reku ielikšu viņu no Instagram iekšā, rakstat un tad Edijs grib kaut ko savādāk. Izmantojiet manu promo kodu 11, rekur augšā. To jūs dabūsiet 20% atlaidi priekš jebkuras jūsu atskaites. Un apakšā zem video ir links, uz kur tu nospiedīsi, un tu būs automātiski tev piešķirs 20%. Tā kā izmanto to, nospied, atbalst manu saturu. Hello visiem, ko mēs jau esam ceļā uz trasi. No rīt jau bija agri garāžā, pastījās, kas tur ar to ejas problēmu. Nebija tik traki izstāsts, kad vienkārši izspiestā ir eļļa no kartera ventilācijas, jo noteikti kaut kāds spiedieniņš bija vai kas. Pirmā sajūta, ko es pabraucu pa pilsētu, ir reāli jaudīgāks, sajūta tāds foršāks cēliens ir, asāks. Ja tas ripo iekšā viršos, tad lieta degvielu un iedegās čeks. Tāds sajūtām liekas, ka varbūt kaut kas ir pamainījies, bet varbūt arī nē. Ja tāpat labi, rekus varu jums parunāt. Ka izpūtējs arī nav tik traks, mūzika arī dzirdam, viņi tagad dod virsū, tad gan dzirdat, jā? Tad gan rezonē iekšā. Ir arī smuki popiņi tādi, pat neuztaisīja, jo nepaspēja, bet jau dabīgi jau ir. Nu neko, brauksim pa trasīt, testēsim, tagad vesels bars te braucam saņanku ēst un taisīt un gāzt pa iztumt lauku. Cerams, ka nebūs baigā grants. Un tā, tagad tiekamies trasē uz emocijām. Tā, esam atbraukuši uz Ziemeļpolu. Reki mums fonā ir trasīt. Zetka arī ir. Viņiem nos šito te akumulātoru klēmi. Gribu dabūt čeku nos, jo man liekas, ja tas čeks deg, tad nav tas. Bet gan jau, ja arī pazudīs, gan jau tikpat ātri būs apakaļ. Pastieties. Daudz mašīnas. Reku trasā esot ridīgi laba. Labs reliefs. Roberts. Turpat Mārtiņš Sasks ir. Un te mēs taisam mūsu būceni. Un pats Dainis vēl arī ir. Kā jau vienmēr. Dainis ir visur. Ja ir sniegs, tad ir visur, Dainis. Mēs spēlējam māju, pāris jau virsum, aiziet pārsvētki. Pārsvētki? Ejam iekšā mājā. Rika Oskars, galvenais vaininieks. Vēl viens mums ir atbraucis ciemats. Labdien, YouTubes! Tev nav augs? Jumts, tēk, davai palīdzi! Karoči, ir tāds teiciens, ka tiem, kas brauc ar Audi, nedrīkst klausīt vispār. Ko? Labi, ka man ir divas jakas līdzi. Te ir reāli vējaini šodien Putina. Kā mēs saliksim, noteikti telts jau trasa vairs nebūs mums. Esot kankāļu vienā vietā riktīgi. Jaunais Beaters, ZZ. Te mums ir kāmas rega savu 2.5 kvadro. Dainis mums ir. Un Oskars, viss kvatras. Arī Mārtiņš Saskar, Skroda aparāts. Tur vesela rallija komanda ir atbraukusi. Un tur ir trasīta. Mēs saliksim teltu, visu sagatavosim, tad jau sāksim testēt, kas tur ir labs. Saliksim kameras un tad jau brauksim. Tad izbrauksim mazu testaplīti, pasīties kāda trasa ir. Un tad mēģināsim saprast, ko mums jāgatavojas. Ceru, ka mans sēdinājums nebūs šķērs šim pasākumam.
Nē, ir labs. Jāpiešaujās pie trases. Pāris vietas man kaitina tie asie līkumi. Mašīna vesela. Te ir labi. Man liekas, parasti riepi čau. Tā pirmais tests bija reāli labi. Tagad vajag baigi sagatavoties, noģērties un tad var zvitināt. Vispār labi, ka tās riepas ar šipām ir ļoti slidens. Nē, Daini, kā tev? Valdās, baigi forši. Valdās, jā? Ir, bet sabrauc. Man nepatīk tie 2,90. Baigi asie. Man kaitina viņi. Bet pārējais bija labs? Jā, bišķi lēnāk jāpiet, tuvojās, tad jau ir ok. Jā, tie divi asie. Jā, man tie kaitināja. Bet es te labi atvilku un tur jau man bija pilns salons ar rokām mēģināju savākt. Bet es savācos, neapgriezos. Triki, bet kaut kā forši tagad. Bet jums parasti riepi dirsā, man liekas. Boigas lidos, jau visām nagām šitās līd. Jā, nav funny, ka viņš parasti riepa. Jā, jo tāpēc katrs ir lēs. Un visu laiku šitās te? Jā. Es tik negribu to papakšu atdalzīt, bet bija labi. Jā, tas pats, ka es domāju, kā karterīt. Robin, no forši tiem bilšteniem šitie. Jā, labi, rītīgi labi. Nē, forši. Vienīgi brīžiem ir tā, ka liekas, ka tev pēc visu salons ar rokām ir. Man tur viss aizlidoja, man pa telefons nafīgi aizlidoja. Labi, saģerbsies un tad jau mauks. No cakiņ, kā bija apelīši? Bija labi, bet bija baigās šunkas. Baigi švunkā, jā. Jā. Tu tādu Oskaram dzimšanas dienā. Esam izbraukuši 4 apeļus. Pagaidām viss forši, visiem viss patīk. Tagad brauksim barā. Kamera! Ej, tu dirsi kamerā, aizmuši televizorā! Pasēties, kā mēs jau esam... Kurā kanālā? Pagaid, nefilmē vairāk. Reku, mēs esam jau uztaisījuši ugunskurs. Te mums kartupelīši cepsies. Viss notiekās. Kā tu man nosauc? Bro, prasi. Kā šogad ir Audi? Tev cits Audi skatos? 2,5. 2,5? Jā. Tas problemātiskais? Dārgais motors. Jā. Pagaidām iet. Pagaidām iet. Tā mēs tusējam un tad pabrauksim un tad iedošu mūsu jaunajam operatoram Sakim, lai pafilmējam no ārpus. No cakiņ, kā bija? Ļoti intensīvi. Ļoti intensīvi? Jā. Man ļoti patika. Bija rītīgi labi, ne? Es tev Jā. tā šitās normāli tu nobrauc. Jā, bija rītīgi labs. Tu tā, forši. Viņi paliek rītīgi slidīgi tagad. Jā, es redzēju. Ar katru apeli. Viegli braukt, kad tu mutē tur? Ja Robs brauc, viņam bija GoPro mutē. Tos kadrus, ko redzēsiet viņu video uz stūri, tad viņš tur mutē. Atcerāties to. Tā, mēs tagad ejam zupiņu. Ne zupiņu, bet kartupelīši, tur salātiņu un viss kaut kas garšīgs. Puikas sāorganizējuši. Iesim pie mūsu šefpavāriem. Osīt, ir labi? Tu esi pavārs šodien, jā? 10 balēm. Cik dos? 10,8. Pastiet. Paēdis cilvēks ir laimīgs cilvēks un dod ekstra balvas. Nostirsim lietas virsū. Ko tu gaidi speciāli uzaicinājumu kaut kādu? Sāc darbūt. Kāpēc neņem? Trauciņ. Mēģinās esam. Rek, tev jau liek, jau liek.
Kā jau redzējāt, kā bliežam, maucam, nesanāk daudz ārējie kadri, jo mēs esam tikai 2 un ārā ļoti vējš. Ir vismaz iekšējie kadri, kā mēs te mizājam. Trasīt jau palīdz tādu izbraukāt, saslidināt, pat ar visām Michelinām ir interesanti. Tur tik blauz brauc un ir saķeri, un tad pēkšņi ārējie līkuma daļas, kas ir ļoti izslidināts, un var aiziet pārsteidz stūri, līdz galam ir bijusi jau, jā. Bet īstenībā ritīgi labi vācās un var noturēt to sānslīdi. Un iet ar ļoti labi. Sistiņ, kā tev? Augsti! Nosaukt ugunskura. Jūtos smaržoju pēc kūpinātā. Nu, un ar visu to gribu pateikt, ka ir emocijas ļoti labas. Neko nenožēloju, viss rītīgi kruti. Mašīna iet vēl labāk, saķeri ir labi, pastūrēt varu un pat stūri nāk apakaļ. Man baidīgi, kad elektriskā nenāk, bet baigā tēmā. Un izstās no malas izdoties rītīgi nice, kad slīpē, kā jūs redzat, tajos kadros pāris dažos mums tik te ir. Mans pirmais kupens, viņu tā nosauksim, protams, ieraudzīja kameru un gribēja tā foršāk izņemt, bet galīgi nesanāca un ritīgi labi uzsēdos, un mašīna, protams, ir zem, un jebkurš sniega valnīts ir kritisks. Saku, nevar filmēt, kā tu filmē, tā man nesanāk vairāk. Es jau zināju, ka šitā būs. Tā kas te ir? Uzsēdāmies laikam. Vienam video skatoties, nemaz neizstās tik liela tā kupana, nekas, ko tur ārčāksties, bet dzīvē normāli tur uzšļūts. Sagaidīja savus čomus, kuri brauc kaut kur no aizmugures, un tad jau sākās palītes, saskrēja pilnīgi visi, palīdzēja pilnīgi visi. Man tā tikai bišķiņi, bet ne ar sitienu, ka nesaliec man tos. Man jau kā īstam bembistam nav neviens āķis, ar ko kaut kur izlūt, tad pēc izdomājam šādu tehnoloģiju. Mums ir Audi Quattro, mums ir striķis, es neko negādzēju, man lēnām izkustīja ārā. Un tā kā domājām, kad viss atsienam un brauksim, bet... Būs, man liekas, labi, tu cakiņi varēs nākt sildīties. Var, pamēģināt? Gatavu? Puiks man stūma, bet mašīna vilka ar vien dziļāk kupenā un beigās atkal bija tur, kur lielām bijām sākumā. Un sākās jautrība. Arči, kas ir? Jā. Kas bija? Nu, es ieraudzīju, ka man filmē, un tad es gribēju ritīgi platu šo paņemt, bet aizgāja taisni. Ev dēliņu paņemam aiz riepas un pavelkam tev ārā? Nu, jā, mēs jau tā tikko darījām. Un aiziet numur 2. Visi saspiež lielus svaigus, savus musīšus un stumjam ārā, bet mēs nevarējām rokām iztamt, tāpēc kārtējo reizi palietosim daņi jaunos Michelin, jo nekādīgi nevarējām iztamt, līdz ar to tikai un vienīgi mašīnu un beidzot. See you later, suckers! Tas ir popčens, Hei, paldies! Nu ko, izdomājām vēl pēdējo reizi izbraukt vienu aplīti no augšas nofilmēt, un ko jūs jau zināt, kādas citās pēdējās reizītes viņas ir tieši šādas. Robs sagriezās, es iebraucu kupanā un bams, Dainis man ieskrēja aizmugurē un oficiāli man ir pirmais damage. Es vispār neko neredzēju, domāju, ka es Robu nonesīšu. Tāpēc aizrāvu tur uzreiz. Tā ir tās pēdējās reizes vienmēr beidzāt. Nē, tīrs. Riktīgi. Es biju domājis, ka pirmā trauma būs Roberta, bet ne jau no Daiņa. Kāpēc, ka es bremzēju, es vairs nevarēju, viņš nebremzēja. Jā, es kaut redzēju, ka tu esi tālu, un es domāju, ka būs zebi. Kāpēc tu nelaidi taisni? Es neko neredzēju, man bija pilnīgi balts, un es speciāli rāvu uz to pusi. Man liekas, ir laba ziņa vienkārši beigt šo pasākumu, jo paliek arvien trakāk. Nu, tagad laikam oficiāli Z4 kļūst pa bīteri, jo viņš ir dabūjis no Daiņa. Bišķiņ buču, ne, kā neaizbrauks. Nu, viss ar to šito te nobeidzam, un tad mēs turpināsim vizuālām pārmaiņām. Mums ir dizains un vēl visādi labumi. Tā nu ko esam nākušajā nedēļā, vai drīzāk, nākamā nedēļā, pagājušajā sestdienā mēs bijām, kā jau redzējāt, pa trasi maucām, un tagad jau ir tik ļoti sasalts, runā, ka ir 20 cm un esam reāli uz ledu. Nu, pamēģinās tagad ar parasto mišu pārvajadzētu pat labi. Forši vismaz saprast, kā tas ir lielā ātrumā kaut kāds sānslīdīt uzmaukt. Tā kā brauc. Jūs gaidījāt, ka tūlīt sāksies mums dizaina maiņa, bet es vēl gribu ielikt un parādīt pāris kadrus, kā mums gāja vienā sestdienā. Aizbraucām ar čaļiem paslīpēt pa mūsu pirmo
ledus tilpni, jo, kā jau dzirdējāt, ledus ir kā 20 centimetri. Bija jāizmanto no šito ezeru, es vēl nebiju bijis. Šis pat nav ezers, šis laikam, kas skatās karjeras. Nenormāli ātrs, te varēja ļoti ātri atvilkt. Līdz pat 140 km/h. Šur tur redzēju, bet man liekas, tas pat neskaitījās, ka riteņas polē, jo tur vienā taisnē labi varēja atvilkt. Un 2 lieli, plati līkumi. Es jau nevaru sagaidīt, ka šito dīķi varēs iemēģināt ar zāģiem. Tā kā baudam manu braukšanas experience. Tā bija tēma. Reāli īstenībā krūti. Ātri var pabraukt, pat vienu brīdi pa kaut kādu 140 bija. Nobrauc kaut kādas 4-5 sapras, bet man gribās teikt, ka tā Ensa Rulda man bišķiņ bremzējas, nezinu pat kāpēc. Laikam tajās taisnēs baigi tur nevelk, es tur diezgan smuki mēģinu ieskrieties. Es arī negribu teikt, ka pārkais pieciņi rulē vairāk par kvatra, tikai lūdzu nesākiet rakot, bet saķert varēja. Un bija pat labi. Īsti nevar saprast, kurā ātrumā prasās. Šajā trasē prasās bišķiņ garāk redaktori, lai var visu laiku ar 3. braukt. Nevis man sanāk 3., 4., 3., 4. Tā ir apstāties, kur es sēžu. Es sēžu Daiņa kvatriķī. Es pamēģināšu, kā ir ar kvatru. Tā, čau visiem svaigā dieniņā. Z kakao mums ir pacēlāji. Esam nobraukuši labi gonciņu pa lēdā draugiem. Kā jau redzējāt, tur no Z, kas pacēlas, lai viss atkūst. Un sanāk, bišķiņa loha gājiens man bija. Varat ierēkt vai kā, bet reāli es nobraucu tik daudz jau nogonkojies un nekur neesmu īsti ieskrējis un neko salauzis. Bet vakar braucot uz garāžu, nezinu, aizdomājos vai ko, izbraucu no mājās ārā, izgriezu un kā griezu. Tā nepamanīja apsniguši, sasaluši ledus klucu un uzrāva priekšējo buferi un vienkārši visu tur izšķēdīja. Pastieties. Šis ir tas, ko es salasīju. Arī, ka tas aizsargs, vēl kaut kāda plasmas, temperatūras devējs. Un pats rēcīgākais tas, ka es tūlīt mēģināšu to visu sastaķēt apakaļ un parādīšu, kā izstās šitas pasākums. Visi vaļā. Te mēs sākam norāvām un šeit vēl lielāk kā pakaļā izstās. Nu, apmēram tā. Reiku pannu arī pārlauza. Kaut kā dīvaini vadi noraut, bet es pat nezinu, kas tas tāds ir. Mēģināšu tagad salikt un tagad vēl parādīšu vienu pīču, kad braucu uz ledus trasi, nu kā jau mašīna skaļi izpodēs uztaisīts, bet apakaļ braucu un reāli klusāk bija. Un es domāju, kāpēc tik klusi tas karnasalona izrādās. Bija apakš piedzīta ar ledu un visi tie aizsargi, kas nāk kardānam, ir aptinušies apkārt izpūtējiem, līdz ar to viņš bija klusāks. Rekur, šidā esat redzējuši. Jā, diezgan pamatīgi. Un te joprojām vēl reku sniegs vēl kūst. Tu bumperi visu laiku piedzem pilnu un reku viņš viņu rauj nost. Tad kaut kas būs jādomā. Bet, nu, šitā ir baigā tēma. Labi, tagad ņemsim un mēģināšu salikt to Lego ar savilcējiem visu. Un tad jau vasara, kad nāks, tad mēģināsim atrast un pasūtīt oriģinālās detaļas apakaļ un lai varam salikt smuki. Tā kā darbojamies.
salikām kaut cik, lai es varētu tagad aizbraukt, nomazgāt, noskalot. Jums nezinu, kāpēc darbā karčers ir atteicies. Izbrauksim ātri noskalot -7 grādos. Brauksim apakaļ un liksim garāžā iekšā, lai nožūst, un tad vajadzētu sākt kaut ko līmēt, jo nezinu kā, bet vēl es gribu paspēt lēdīs un ieliek hidru, jo trešdien ir atkal jābrauc kaut kur. Un pēc tam nedēļas beigās vēl mums jānomaina atspers. Jo sēdien gribās vēl aizbraukt ar zāģiem paspēt. Nezinu, kā to visu var izdarīt, bet kaut ko gan jau izdarīs. Riku šito salikām kaut cik vietā. Protams, šis tas jau samareziem atzīšos ir pielikts, bet bez viņiem nekādīgi. Un tad šis te bardeks ar sakārtots reku sensoru pielika uz skrūvēm. Šito visu uzsūtīsim, var dabūt tikai oriģinālas daļas, bet pagaidām ir kaut ko jābrauc kā ir. Un pārna arī būs citi, jo šitā ir pametuši čaksta galīgi. Arī kur salūst vairākās daļās. Aizbraukšu noskalot. Mašīna nav redzējusi sev tīra. Un tad jau ķersies grūtākajām lietām. Tarā! Mums ir žetonīši, mēs viņu esam nokrustījuši par žetonu. Tā kā atcerieties, tas ir žetons. Žetons ir skaists un tīrs. Bija aizbraucis nomazgāt. Pagaidām bišķiņ žūst. Sen nebija īstenībā redzējis viņu tik tīra. Jo visu laiku bija dubļiem vai tam līdzīgām lietām. Īstenībā ļoti labi viņš tās tīrs, vajadzētu vienkārši apslaucīt. Un kāpēc mēs šeit esam atbraukuši šajā kaut cik tīrajā garāžā? Parasti šitos izmantoju, lai mašīnas atkausātu. Nezinu, kāpēc. Kaut gan vajadzēja būt tik, ka visu kaut ko dara. Jūs redzat šo mašīnu melnu pašlaik, bet līmēsim viņu zili baltu, kā jau saka, ziemas tematikā. Jo mums čārā ir ziema un bīterim jābūt savam, kas saka, dizainam. Un es sākšu līmēt. Kur mūsu plēviet. Es jums labprāt parādītu, kāds ir tas kopējais dizains, bet es laikam negribu atklāt. Tad, kad es jau būšu izrolējies pa visu sānu, tad jūs apmēram sapratīsiet, jo tas ir pilns vraps, izņemot jumts. Jumts nebūs, jo tajā brīdī, kad dizainējām šito, nebija paredzēts, ka man būs cietais jumts, bet beigās sanāca, kad ir. Un tur arī mūsu atbalstītājs starp citu ir. Iztīsim ārā, izrolēsim, apstīsimies, kādās daļās viņš tur sadalīs, un tad es jums apmēram izstāstīšu. Un jūs jau redzēsiet, kādas jau tās aprises būs forši, būs smuki. Un es tā vismaz ceru. Man liekas, ka diski būs jānokrāso melni. Bet vai es paspēšu, nezinu, jo viss tagad notiek baigā pēdējā brīdī, jo parīt ir jābrauc uz ledus trasi ar čaļiem. Man vēl jāpaspēj ielikt hidra un vēl jāpaspēj aplīmēt. Es domāju, ka šitās būs gara nakts. Tā mums ir vēl viena plēva apakšā, kas ir domāta salonam. Oi. Te viss kaut kas krīt ārā, tinās ārā, jo tā. Mums ir plēva arī rekora. Pastieties, kāda salonā šitas ies, aplīmēsies. Bet tas nebūs šajā sērijā. Es nezinu, kad tas būs, varbūt tuvāk vasarai. Mums ir pirmais stikers uz priekšējā vēja stikla. Winter Beater. Te ir mūsu atbalstītāji. Skatieties. Rīgas riepa centrs, paldies vīri, jūs esat labākie. Viņi man nosponsorēja Michelin riepas, mums ir barterīts tur, un cerams, ka nākošu gadu viņi man atkal atbalstīs. Un, protams, D9 workshop, tas ir puika, kas man visu to dizainē un ar ko es strādāju, jums vajag afigēnu dizainu. Skatieties, kaut kas te top. Es tik nezinu, kas tas tāds ir. Tas ir labais sāns. Redziet, tās dečki īstenībā tik ir. Pasieties, ir sniega pārsliņas jau. Jā, mums ir sniega pārsliņas. Redziet, visiem ziemas flēriem sniega pārsliņas. Tas ir labais sāns. Tas ir šitas sāns sanāk, ne? Jep. Labi, tinām vaļā. Tā galvenais ir nesačikarēties tagad. Tā mums ir kreisais sāns, labais sāns saliks. Tā kreiso sānu tagad noliksim maliņā un uzmetīsim to magnētiem labo sānu. Tā mēģināsim saprast tagad, kas mums te ir. Liksim virsmu. Yeah, boy. No? Kā jums patīk? Blīn, bet labs, ne? Dzīvē, man liekas, pat ir interesanti. Ka nekāda vaina pa lielam. Nu, jau es nevaru sagaidīt, kāds iztīsies, ka mēs viņu uzlīmēsim. Tā, nu ko es esmu sagatavojis vietu, sagraizījis jau tos nefilmēju. Reku visu mūsu 7. sēriju nokrāmāt ar dizainu. Mums ir reku kapats, šis vislielais, tad ir buferi un vēl visādi elementi. Sāksim mēs ar kapatu un tad mēģināsim sānu. Pūkstens ir mašīnā šādi. Grīdi izmazgāja, izslaucīja, lai nepielīp nekas. Un sāksim ar kapatu.
Tad es domāju, iesim sānu un tad vajadzētu buferus. Bet es šodien gribētu vismaz kapat un sānu uzlīmēt. Un lai mums paliek rītdienai vēl laiks. Man liekas, kad ir jāsāk darboties, vai ne? Mazāk runāt, vairāk darīt. Nu tad sāzam iekšā timelapse un maucam. Pulkstenis ir 8 no rīta nākušā dienā. Nē, tas nenozīmē, ka es tikai tagad pabeidzu to sāni. Sāni es pabeidzu jau kaut kādos 9 vakarā, bet man bija tāds bess, jo es sapratu, ka vienam un šito plēvi ir nereāli grūti uzlīmēt, un man nepatīk pašam savs darbs. Bet no 2 metriem izstās ok, jo plēva nav tā no dārgā gala. Ir bubble free, bet viņi baigi ātri līp klāt, un vienam pašam ir daudz jāčakarējās, tev pa lielam ir jāstiepj un vēl jāsilda. Un tāpēc tev vajag vismaz darīt 2 tā. Tikai es paliku pēc tam viens, tad es te cīnījos, bet laba ziņa, ļoti laba prakse, ir kur patrenēties, jo uz beigām es apmēram jau sapratu, kā var viens pats to visu izdarīt. Nu, jā, bet izstāst forši. Būs rītīgi forši, gribu parādīt jums no 2 metri. Rekord, vazā. Mums paliek šodien vēl ap 2 buferi, un tas sāns, tā kā būs ko darīt. Nu, baigais, tagad viņi izstāst, zin kāda? Tā kā uzzīmēta. Jā. Bet ir labi. Bet šita laikam vairs nelīmēsim, brauksim iekšā uz pacēlāju. Mēs šodien, vai drīzāk Edijs, liks hidru. Un es tikmēr apkārt skraidīšu un kaut ko līmēšu un tā. Kā jūs teicat, mēs hidriņu liksim iekšā un es centīšos kaut ko līmēt. Edijs jau mums jau izjauc pusi salonu, atradām to, ka mums ir augs izēja izrādās. Un, Edī, cik traki ir? Pēc 2 stundām būs? Noteikti Pieskrūvēt vismaz? Noteikti ne. Kāpēc? Es tam neticu. Tā ir zēt. Bet es tūlīt izdomāju, viņš nav uz klipšiem, viņš uz skrūvēm, ja? Jā, un viņš viss, viss ārā, tur tā augšā ņem nost, viss šitas sāns, un tikai tad viņam tiek klāt. Tas izklausās tik pat sarežģīti, cik man uzlīmēt tagad te vispārējā. Bet nu labi, gan jau kaut kā tiks vaļā. Kapts, pasēdies, visi mainījies, esam apakaļ servisā. Edijs ir izārdījis visas rokas bremzes, tur nav nemaz tik vienkārši, cik man likās. Tur ir ļoti grūts un tāls sarežģīts ceļš, izstāsta, ka šodien būs ļoti garš vakars. Un es jau sākšu tikmēr, kamēr Edijs papakšķi ņems ārā roceni un liksim pie prieka svīru, tad es jau Riku sākšu līmēt aizmugurējo buferi. Vispār šeit arī nevar rādīt, reiz politiski būs klāt. Tā kā jau redzējāt, mums Edijs ir uzbūvējis ručaku, īpašo ručaku. Tagad viņš zibina klāt. Ņemam nost. Ņem nost jau? Jā, mēs bijām vispār pamēģināt salonā, kā apmēram vajadzētu pieregulēt, tā varētu. Būs interesanti. Vienīgais bija vīlies, ka būs jāpārtais kaut kad vēlāk tā ādiņa, jo es gribēju tā, lai smuku neko neredz, bet nebūs tik vienkārši, kā es sako iedomājies. Tā kā Edija visi tic tev. Mēs esam daudz pakāsuši pa ziemu, jo 2 reizes aizbrauc jau nevienu alumīniju nav. Kā jau redzējāt, es aplīmēju tikmēr aizmugurējā. Viss ir nolīmēts. Tagad centīšos nolīmēt priekšējo buferi. Edijs man ļaus zemāk laist, un tā mēs te mēģinām sadalīt to mazo vietiņu. Starp citu, jā, šodien agrāk sākām Ediju. Edijs jau ir mājās, bet es joprojām esmu. Un ir ļoti daudz pulkstenis. Pulkstenis ir gandrīz 10:30 vakarā, 2. diena. Esmu beidzot nolīmējis. Arī restes nokrāsoju, tūlīt ieliksim kopā. Īstenībā bija ko ņemties, bet viss ilgāk gāja hidra. Mums tur visādi ČP bija. Pat tagad īsti līdz galam salonu nesalikām, bet saliksim, kā atbraukšu. Un kroči kosmos, pasteigties, kā hidra tagad izstās. Visu oriģinālā vietiņā tā smuki
stūri, mums ir shifters, mums ir hidri, mums ir. Un paldies trakdējiem. Trakdējiem. Viņi iedeva forši man atlaidīt, un es visu kaut ko sapirku. Tā kā uzlīmēsim tūlīt mans atbalstītājs. Un pirmais, protams, būs Rīgas riepu centrs. Paldies, ka brauciet uz Rīgas riepu centru. Viņiem esot ar 11 kodu labas atpakaļ. Pasakiet ar 11. Drīz ziema beigsies, vajadzēs vasarains. Pērciet Rīgas riepās. Ļoti labi, ļoti labi. Un uzlīmēsim arī trakdeju, vai ne? Viņi taču būtu pelnījuši. Uzlīmēsim. Nu, vairāk man atbalstītāji nav. Viens liels atbalstītājs ir, kur ir 11 workshops. Paldies 11 workshopam. Paldies maniem atbalstītājiem. Es braucu mājās gulēt, un mēs 6 no rīta startējam uz ledus trasi tuvāk Rīgai. Un tur būs labi baldīti un ekšanas, tā kā centīsimies visu kaut ko safilmēt. Tiekamies jau no rīta. Tā, nu ko esam atbraukuši uz Ķekavu. Mums ir diena beidzot ar labu kompāniju, ar Robertu kungu. Un tad mums trasē jau gaida Zaguze, un mēs esam tagad Maksimā, jo mums jānopērk Zaguzei dāvaniņu. Viņam izrādās šodien dzimšandienu izlēc ārā Facebookā. Tā kā mēs ātri nopērkam un braucam uz trasi, jo Zaguze jau ir trasē. Bīters ir izturējis, bija reāli augsts, Liepājā bija -8, un šeit ir -17. Būs augsti, bet cenas būs forši. Mašīna vienīgi netīra, aizsāla pa stikla apsklotāju, ielēja svaigu šķidrumu, bišķiņu pasildīja un aizgāja tā tēm, bet tā forši pabrauc. Īstenībā maz apēd, 220 km nobrauc un sanāca kaut kādi praktiski 9 litrus 100 km. Nice. Iepriekš man bija beigts gaisa masas mērītājs un nenormāli daudz ēda. Nenormāli. Viss. Sagaidām Robi un braucam uz trasi, apsveiksim Zaguzes dzimšanas dienā un sāksim Dodručkā. Tādā, nu ko esam ledus autotrasē stūri. Reku vīri jau zibina, reku eģis mauc. Viņš jau gandrīz ietestēja man jauno dizainu. Tā pa trasīt izbrauc divus vai 3 apļus. Eģis, tu gandrīz man dizainu iesvētīji. Tā aizmuknam arī, kas domāju jāatrievies, gāti aizbraukt. Īstenībā man likās, ka būs ātrāk, bet īstenībā tāds čambāšanās vien ir. Tā ir tandem prasa. Nu jā, es jau sapratu, ka nav domāts, ka viens pats brauc. Robs arī meklē, kā var izbraukt. Kā var izbraukt, es jau gribēju iepriekšējā aplī izbraukt, kaut ko jau sākt ierunāt. Bet šur tur tāds ir slidenāks un tur var tā ātri viens sagriezties, jo vienā vietā sajauga izspied, lai neapgrieztos. Tur, kur tas arī tāds asiņš diezgan ātri aiziet. Bet ir afigēni. Mēs te bišķi sasildīsies un tad jau mēģinās kaut ko kopā pabraukt. Bet ir forši. Kā saka, tandem drasīči dāji. Reku Eģa, žurka. Pārdeva žurku, lai nopirkt žurku. Visu plato bodī. Un tā mums te iet. Jāsaliek kaut kādas kameras un jāzepina būs. Tās morāli un tehniski gatavs. Galvenais neko nesašakarēties, jo šeit noteikti, ka var braukt rindiņā un kāds kaut ko sagriezīsies un sasist dārgos lukturus. Skaties, man būtu jābrauc, piemēram, tādu 48, viņam, man liekas, taču nav ko zaudēt. Man bišķi būtu tā kā žēl, bet es tādu pieļauju, ka kāds varētu aizrauties ar visādām traumām un kaut kas jau noteikti būs. Viņiem ir arī nagliņi, tas ir atjaunotās ar naglu. I'm an OG, and that's the old me, the way I'm sitting nowadays. I'm money stayed 9 ways, I'm sipping on a latte. Why they all call me bougie? I don't want no prayers from no haters, probably waiting on my downfall. Mad that we made it in my wins on time. Why you trying to delay it? And they say it's authentic, but they wins look plated. They fake though, and I need all my cheese. Queso, provolone, and get all of my dogs out the trap like Home Alone. And Creed said I'm locked in, I really got no options. Standing on business, I need mines off the top then. Let them go ahead and count us all out. We just running up the numbers, watch us hit another level. Hey, can't hold me back. Put the city on the map, boy, how you love that? Boy, they thought that I was playing. Tā, pasieties, ko es noķēru trasē. Kā jūs teicat, mēs braucam ar Robi. Robi, pāris vārdos par dizainu. Man ļoti patīk tā uzņēmība priekš pāris mēnešiem nolīmēt tačku pa lielu naudu. Kas man trūkst? Man gribētos, lai jums būtu nolīmēts, jo tad tas iedod tādu kopējo tēlu. Šobrīd mēs šo tačku sauksim par kepiņu, bet es ticu, ka tas iedod vēl tādu papildus kaut kādu plusiņu. Bet kopumā man liekas forši, ka uzņēmies kaut ko tādu darīt. Nav viņš tāds garlaicīgs 3.6, vienkārši melns un
Un nekāds šeit vismaz ir kaut kāda odziņa, tā kā forši. Pāris vārdos mēs izbraucām jau pa trasi. Ko teiks? Labi vieta, kur trenēt tandēmus, un mēs viņās arī brauksim. Es nevaru sagaidīt. Man liekas, mums abiem bija tāda sejas, viņi tik lēni. Jā, lēni. Bet, kā Edgars Dzegos teica, šitā tandēmu trastē jātrenējās kopā braukt. Jā, tā kā citur mēs dosimies dopos uz lielu ātrumu. Šeit mēs brauksim mazliet lēnāk, bet vismaz varēsim forši Patrenēties. pirmās buktas uztaisīt, ne? Jā. Visi liekam kameras un Yes. ejam trenēt. Mēs tagad mācāmies tandēmus, bet man ir vēl tikai viss priekšā, un viņi te visi pa lielam brauc uz bremzīti. Tāpēc es esmu pēdējais nolikts, lai es mācos. Jums priekšā jau viens ir ļoti švakām riepām, tāpēc mēs te pārstāvā visu laiku tikai uz bremzīti. Bet viņiem smuki sanāk. Kāja īstenībā piedzinās. Kreisā kāja nogura bremzīti spaidot. Es sapratu to prikolu bišķiņu, jau sāk saprast to bremzi, kā tā jāspēlējās. Sāksim to, ka man ir lielie zābaki, ar kuriem grūti ir sājust to pedāli. Reāli piekus. Ja mēs kā drīzāk, viņi mums tur celtaki pāri, rītīgi ātrumā, un šitā tev jāspēlējās. Tas ir vāks. Un ir laiks Cakai. Cakai arī iedosim pabraukt, lai patrenējās. Un, viņai īstenībā pāris līguma pat diezgan labi sanāca. Un bija arī maziņš tāds bumps. Un likās tās liekas, tas nav, bet īstenībā jau viss kārtībā. Tā kā Caka izbrauc 2 apļus, un mēs turpinājām čaļiem maukt tālāk. Un notika tas, ko es vismazāk gribēju. Sapisies! Apsveic! Oficiāli es pa bīteri pārvērties. Jā. Jā, Rob, paldies tev par apsveikumu. Cik es sapratu, ka Robs tur bišķiņi sačakarējās priekšā, jo viņam priekšā sačakarējās, un tas ir tas iemesls, ja tu brauc 2 mašīnām slaidot, tad ir viss forši, bet ja ir vairāk par 2, tad var šitā notikt ātri vien. Tam lukturu dabajām vietā, bet bumpers mums tad ļurkājās. Mums vajadzētu kaut kā buferi nostiprināt. Šito varbūt. Es zinu, kā aizmuguru un sāns var klapēt, bet priekš ir baigi dārgāk, tas lukturs maksā 400 eiro lietots. Ko teici? Neko. Cak, tu dzirdēji, cik... Sūtat naudu uz manu kontu, jo man būs jāizdzīvo pēc šīs trases. Šitas ir tas drifts, tāpēc te ir tāds miskastes visur apkārt. Kas tev nav? Tāpēc man nav jauns somas. Bet man ir buferis nokritis. Mums jābrauc vāciņu meklēt. Un es to komplektu nolikšu pie rievas pagaidām. Izstāst, ka vajadzēs. Zini tā sajūta, ka tu redzi un neko nevar izdarīt. Tik stulbi. Un es visu laiku aizmuguru tur sāns, bet galvenais priekš viens lukturs lieto 400 eiro. Ei, dīrs! Visu maizē var maukt. You want me, push me, let it be, push me. You want me, push me, let it be. Rasteli, redzu tagad to, ko es vakar biju Šis bija interesanti, redzējāt, jo ar Dzegos tagad uzbrauc, bišķi tā gandrīz jau tuvu bija, bet sagriezos, sabijos. Tā izbraucām bez kasakiem, bet tagad ir tāds štromīts pēc tā sitiena pret Dzegos durvīm. Negribās vēl kaut ko pačakrēt. Vispār man jāizbrauc, jāatrod mans vāciņš kaut kur mētājās. Vai es ar mājās kaut salāpīt. Oh my God, I'm just playing with them now, yeah. Oh my God, what she saying, say it loud, yeah. I can't respect it, I'm in the gym, but I am not flexing. Came from a Ford, I'm Es eju filmēt tagad Arču. Viņš man izdzina ārā no mašīnas, teica, ej pakusties pakaļ.
Ho, ho, ho. Shooting like Luke, I told him I'm next. Shit's ball, I told him I'm here, I'm not waiting for y'all. They hit my phone, but I ignore the call. I got the drive and I see that he stalled. I bought a whip and I paid it in cash. Numbers keep growing like what's the... Es nezinu, vai kaut kas tur sanāca, bet... Ai, es nebiju labi paskatīt. I just want them bad boys, bad boys, bad, bad. I just want them bad boys, bad boys, bad boys. I just want them bad boys, bad boys, bad, bad. I just want them bad boys, bad boys, bad boys. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. Roll up to the party, roll up to the party. I just want them bad boys. 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 Bad boys. Bad boys. Bad boys. Bad boys. Bad 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 bad. I just want them bad party. Krišņa pusdienas grib apēst, un Edgars saka, atbraucis ir kaut ko salauzis. Kāpēc tev nav tā ar manīm, bet ar citiem tev tā ir? Tur nav ko redzēt. Kāpēc tā? Nezinu. Kas bija? 46. ievandīja? 46. apgriezās un ievandīja. Jā? Tieši tajā ātrākajā vietā. Brauc tā, lai tu var mājās aizbraukt šodien. Nu jā. Edgar, jā? Es jau Rīgas braukšu. Mika, man pat lampa deg. Bet es jau te viss smuks sakārt, tā kā ir labi. Viss mēs tagad višiņ apēdīsim kaut ko garšīgi. Tā, viss te klapēja mašīnas. Es jums gribu parādīt. Te nevarētu redzēt. Robim arī īstenībā ir šmuts, bet labi. Bet mums tagad būs pusdienas. Sieva sadaisīs mājās tortiliņas, mēs paēdīsim un tad... Teikt, mēs varam taisīt ēdienu vlogu. Jā, un tad mēs pabrauksim vēl kāds 2 stundas un tad jau jāsāk domāt par mājām. Galvenais, neko nesalauzt. Nu ko, tagad izbrauksim ar Zeguzi. Pamēģināsim pabraukt viens aiz otru. Cerams, ka bez ekšana. Tā kā, let's go! Drifter Baffa gēnājs viņiem bija, ne? Jā. Redzēji, kā mēs ar maucām, bre? Tu vēl pievienojies tieši pirms pēdējā nogriezos. Nu kāds sajūts, jau daudz stundas jābrauc? Baigi forši īstenībā. Baigi labā vieta, kur patrenēties. Tagad jau mazliet, kad iebraucās, sāk jau bišķi prāt domāt. Jā. Ja sāk domāt, kur varbūt nevajag, kur varbūt var bišķiņ patrakot, ja sākumā gribējās. Tagad jau ir, nu tā, kad... Es koši paēdu un man pilnīgi likās, ka labāk uzreiz braucās. Vai ne? Jā, tā forši, ja to bremzīt. Brauciet ciemos, atbalstiet šito trasu, baigi labāk. O tā, te ir ridīgi forši, ja te īpaši brauc ar čomiem un te tādu ballīti var uztaisīt, jo vienam ir garlaicīgi, bet priekš patrenēties vienam, ja vispār nemāk sānslīdes, tad te ir ļoti labi, ka Ramona jau 2 reizes izbrauc un pāris līkumi jau viņai sanāca un iemācījās, tā kā te var braukt un pabraukāties. Tepat arī var atstāt savu mašīnu, ja gribās. Ja tev ir bīters, pastieties te veseli, redziet, šitie visi ir čaļi atstājuši vienkārši. Un, kad ir brīvs, te viņi te atbrauc, piešķeļ un mauc šitā te. Nu, te visādi vērķi ir. Tā diezgan pat nopietni. Arī, ka Dino 224 zirgi. Vēl viens tur Audi Quattro. Vēl viens 46. Bet te tādi bīteri, nu ritīgi bīteri. Man tagad ir uzsists tas spārs, tas pats gandrīz vai. Un 39. Tā te iet, bet nu tāli jābrauc no Liepājas.
220 km pāri. Agri izbraucu, visdienu izbraukājies ar cerību, ka tur nees neko nošķils, tad brauc mājās. Man sagāja veiksmīgi. Lukturim pielaudēsim apakaļ kronšteinu, sapulēsim, pieskrūvēsim apakaļ buferi un tad jau būs maizīt. Bet tad, kad tagad braucām, likās viena kļūda, es kļūdījos, bet viss veiksmīgi. No tā kā nodeļ izbrauks vēl pāris reizes. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it, la 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 la. I'll just keep dropping it, like there's no stopping it. Then walk with it, la 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 la. I'll just keep dropping it, 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 la 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 la. Tā mēs tikko rītīgi skatījāmies, kāda mūsu skata sanāca, ja mums pa priekšu brauc. Uztaisam vēl vienu. Jā, Unītī filmētājs, tad mēs te braucam, tagad man laidīs pa priekšu. To mēs izbraucam un visi lēnām jau domājam pa mājām un lielam ar šo arī noslēgsim šito pasākumu. Paldies, ka noskatījies. Es ceru, ka tu izbaudīji un tev patika. Man īstenībā bija nenormāli daudz materiāla. Es jums nevarēju visu ielikt, jo tā jau gandrīz vesela stunda pagājusi. Tā kā atstāsim vēl ledus gongas ar zāģiem un ledus trasi ledurgu. To aiziet tagad apskatīties Roberta Vītola kanālā. Arī es tur būšu un būs labs ekšens. Tiekamies jau nākošajos video. Jūs esat labākie. Tiekamies, kad tiekamies. Wanna feel it.